Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Krievijas miljardiera Sulejmana Kerimova luksusa superjahta tiks pārdota izsolē. Uz 106 metrus garās jahtas Amadea ir helikopteru nolaišanās laukums, peldbaseins, džakūzi, sporta zāle, spā komplekss, skaistumkopšanas salons un 8 kajītes 16 viesiem. Jahta novērtēta par vairāk nekā 300 miljonu ASV dolāru. To konfiscēja 2022. gada aprīlī Fidži, bet pašlaik Amadea noenkurota Kalifornijas štatā San Diego. Aizzīmogoti cenas piedāvājumi tiek pieņemti līdz 10. septembrim. Izsoles dalībniekiem jāveic sākotnējā iemaksa $10 miljonu apmērā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Amerikas Savienoto Valstu tieslietu ministrija sāka konfiscēt Putinam tuvo oligārhu. Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Krievijas miljardiera Sulejmana Kerimova luksusa superjahta tiks pārdota izsolē. Uz 106 metrus garās jahtas Amadea ir helikopteru nolaišanās laukums, peldbaseins, džakūzi, sporta zāle, spā komplekss, skaistumkopšanas salons un 8 kajītes 16 viesiem. Jahta novērtēta par vairāk nekā 300 miljonu ASV dolāru. To konfiscēja 2022. gada aprīlī Fidži, bet pašlaik Amadea noenkurota Kalifornijas štatā San Diego. Aizzīmogoti cenas piedāvājumi tiek pieņemti līdz 10. septembrim. Izsoles dalībniekiem jāveic sākotnējā iemaksa $10 miljonu apmērā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Amerikas Savienoto Valstu tieslietu ministrija sāka konfiscēt Putinam tuvo oligārhu aktīvus. To darīja operatīvā grupa Kleptocapture. Donalds Trumps pēc stāšanās ASV prezidenta amatā šo operatīvo grupu izformēja. Krievijas mediji ziņo, ka pirmdien Sanktpēterburgas starptautiskajā preču un izēvielu biržā 95. markas benzīna cena sasniegusi rekordu €835 par tonu, jeb 83,5 eiro centus par kilogramu. Tas esot saistīts ar Ukrainas pagājušajā nedēļā veiktajiem sekmīgajiem uzbrukumiem vairākām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Degvielas cenu rekords Krievijā fiksēts dažas dienas pēc tam, kad Krievija 28. jūlijā ieviesa benzīna eksporta aizliegumu, kas būs spēkā līdz augusta beigām. Ziņu aģentūra Reuters raksta, ka aizlieguma mērķis esot stabilizēt Krievijas iekšējo tirgu. Robežas izbūvi uz Latvijas austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju šovasar aizkavējuši ilgie un intensīvie nokrišņi. Kā informē valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova, laikapstākļi apgrūtina gan piekļuvi objektu vietām, gan smagās tehnikas piegādi, it īpaši purvainajos un attālajos apgabalos. Sākot no maija, nokrišņu daudzums atsevišķos pierobežas reģionos pārsniedza mēneša normu par vairāk nekā 100%, radot lielu mitrumu, dubļus un ūdens uzkrāšanos būvlaukumos. Darbi notiek apstākļos, kur bieži nepieciešama speciāla piekļuves infrastruktūra, jābūvē laipas, pontoni vai koka segumi. Dažās vietās tehnika nespēja piekļūt, līdz ar to darbus var turpināt tikai tad, kad laika apstākļi stabilizējas. 30. augustā Tukuma novada teritorijā un Jūrmalā notiks ikgadējais seno automobīļu salidojums Retro Jūrmala 2025. Plānots, ka piedalīsies vairāk nekā 100 retro auto un mototehnikas kolekcionāru no Latvijas un tuvākajām kaimiņu valstīm. Seno spēkratu īpašnieki dalībai pasākumā var pieteikties līdz 18. augustam, aizpildot pieteikuma formu Latvijas klasisko automobīļu kluba mājaslapā. Daugavpilī šo sestdienu, 9. augustā, Lielāstropu ezera centrālajā pludmalē norisināsies sporta un jaunatnes festivāls Artišoks 2025. Plašā un daudzveidīgā programma piedāvās iespējas aktīvai atpūtai, sportošanai un izklaidei visai ģimenei. Festivāla ietvaros notiks gan sporta čempionāti un turnīri, gan izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes. Galvenās aktivitātes sāksies 10 no rīta un turpināsies līdz vēlam vakaram. Pasākuma laikā daļēji būs slēgts lielais stāvlaukums pie Lielāstropu ezera centrālās pludmales. Transporta novietošanai būs pieejams ceļa posms Stropu ielā.
Šogad pasākuma norisi papildinās jauna, videi draudzīga iniciatīva. Festivāla teritorijā pirmo reizi tiks ieviesta depozīta glāžu sistēma. Mērķis – samazināt vienreiz lietojamo atkritumu daudzumu un veicināt atbildīgu resursu izmantošanu. Festivāla